Mana zeme ir visskaistākā, jo šeit laimes māte mīt, jo šeit laimes putnas mīt. Mana zeme ir visskaistākā, mana zeme, mana tauta. Šī dziesma skan vienīgi tev. Mēs esam sapulcējušies uz svētkiem, uz Latvijas dzimšanas dienu. Dzimtene mana, tu labā, likteņa zvanā, kāds jaunu laikmetu sit. Latviešu dvēseles sensino brīnumu glabā. Novembrī skaistāko vārdu 18. Latvija priekš mums, ap mums un iekš mums. Pats galvenais ir pēdējais, proti Latvija iekš mums, mūsu sirdīs, mūsu pārliecībā, mūsu ticībā. Tu nevaicāji mani, vai mēlēšu tāvu svīgru osaram vaicātu zemi, vai mēlēšu skaistus mežus, zeltētus teirumus. Es esmu Latvīte. Tu manis navaicoji, vai mēļoju baltos vietnīcas, kur Latvītis, caur dzīsmeņu uz dīvu steidzas. Es Latvītis esmu. Tu navaicāji manis, vai es moku ar nabagim, nelaimīgim vīnavī dzēvūt, vai kopā ar visiem dzēvī aļu. Es tak Latvīte esmu. Navaicāji manis, vai mīļoju tūs, kas steidzas uz gaismu. Tu manis navaicāji, vai mīļoju zemnīkus, latvīšu cilti, tautas nokūtni. Tu manis navaicāji, vai man labi ir dzēvūt, kad aplēkas kumēģi raud. Es Latvīte esmu. Tu manis navaicoji, jo nūdumoji, vai baile, vai ļaunums uzvarēs manu sirdi. Tu manis navaicoji, es Latvīts esmu.
Cienījamie skolotāji, skolēni un viesi. Šodien mēs visi svinam īpašus svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Mūsu zeme to ir pelnījusi mīlestību un tās apliecinājumu vārdos. Ar darbiem mēs rādām, ka mīlam. Ar vārdiem apliecinam atkal un atkal. Uz zemeslodes, zem saules ir tāda tauta – latvieši. Uz zemeslodes, zem saules ir tautai dziesma par sauli. Lai skan Jāņa Eglīša Prēļu valsts ģimnāzijas skolēnu koncerts Mana dziesma Latvijai, veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Roda,
Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju, Latvijā es cerēju jaunu, skaistu Latviju. Mana zeme, mana tauta, tava bagātība, pūra lādē likta. Šeit ir gudrība un viedums, šeit ir viss, kas 1000 gadu ir krāts. Vārds Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijas direktorei Skaidrītei Uzūņai. Es brīnos par sauli Latvijā. Cik gan tā spoža un jauka, kā mirdz tā zirnekļa pinumos uz rudenī novākta lauka. Es brīnos par mākoņiem Latvijā. Cik skaisti tie pāri mums liecas un ietīt plazmainā mirdzumā, gan mājas, gan laukus tie tiecas. Par vēju pat brīnos es Latvijā, cik maigi tas kokus spēj liekt. Un, ja tu to redzi un izjūti tā, vai zemi šo nemīlēt drīksti? Cienījumā Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijas saime. Mūsu dzimtenes svētku priekšvakarā vēlos sveikt mūs visus. Šai pasaulē mēs ienākam ar Dieva svētību un caur dabu apgūstam gudrību, jo ik gadus piedzīvojam, kā daba kopā svin Ziedoņa svētkus, kā daba kopā griež rudens lapkritī valsi, kā daba kopā sedz ziemas vilaini baltu. Tā mēs mācamies kopā būt, kopā darīt, kopā pastāvēt. Mūsu dzimtenes svētku priekšvakarā vēlos izteikt vēlējumu, lai kopā mums izdodas izveidot sirdsiltu un viedu Latviju, kur cilvēki prot nevien runāt, bet sarunāties, nevien klausīties, bet sadzirdēt, nevien darīt, bet sadarboties. Lai mums ir no kā smelt un ir ko dot. Dievs sveitī Latviju. Cienījamā saime, šodien mūsu svētkos kopā ar mums ir mūsu novada domes priekšsēdētājs. Vēlos dot vārdu cienījamam Aldim Adamovičam. Labdien, cienējamā Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijas saime kolektīvs. Jūsu skolas nosaukumā ir vārds valsts. Un es domāju, ka tas ļoti daudz ko pasaka. Jūs katrs pārstāvat mūsu Latviju, mūsu valsti. Jūsu galvenais darbs ikdienā ir mācības. Ja jūs mācāties ļoti labi, jūs ļoti labi paveicat savu darbu. Bet, protams, ka arī katru dienu jūs sportojat, spēlējat teātri, dziediet koros, ansambļos,
dejojiet deju kolektīvos. Un tas viss ir gan jums, gan mūsu valstī. Mūsu valsts dzimšanas diena katru gadu ir kā atskaites punkts mūsu ikvienam padarītajam darbam. Tas ir arī ieskats rītdienā. Tas ir mūsu valsts pagātnes, tagadnes un nākotnes sasaukšanās. Katrs 18. novembris nāk ar atziņu, ka mēs ar savu Latviju vēlamies redzēt stipru, izjust pieaugamu tās labklājības līmeni, ka vēlamies dzīvot kopā ar priecīgiem un laimīgiem cilvēkiem. Pavisam nesen svinējām Lāčplēša dienu, kad atceramies un pieminam tos cilvēkus, kuri cīnījās par Latvijas kā valsts neatkarību un izveidošanu. Novembris un decembris ir mēnesis, kad 1918. gadā izveidojās un tika dibināta Latvijas valsts. 19. gadā tika veidota robežsardze, valsts policija, un jau uzreiz pēc Latvijas dibināšanas tika veidota arī Latvijas armija. Es šodien gribu pateikt jums lielu paldies par to darbu, ko jūs ieguldat ikdienā, jūsu ģimenēm, jums pašiem. Es esmu pārliecināts, ka iegūtā neatkarība, par kādu pasaulē vēl joprojām cīnās daudzas tautas, mums ir neatgriezeniska. Taču mums arī tagad rodas arvien jauni izaicinājumi. Zinām, ka ir bijušas sāpīgas kļūdas, un šodien izjūtam to sekas. Bet brīvai valstī ir vajadzīgi cilvēki, kuri paši ir iekšēji brīvi, pašpārliecināti, droši par savu cilvēcisko vērtību, savām spējām un savām garīgajām vērtībām. Lai mums izdodas paveikt labus darbus priekš sevis, savām ģimenēm, tuvajiem, arī nepazīstamiem cilvēkiem un visas Latvijas tautas labklājības vairošanai. Sveicu jūs visus Latvijas proklamēšanas 107. dzimšanas dienā. Paldies Jāņa Eglīša, Freiļu valsts ģimnāzijas kolektīvam un visiem, kas nes šo vārdu. Lai jauki svētki! Mana Latvija ir putnu rīta dziesma, rasas lāsas Latvijas pļavās, mirdzošā saule, un tam pavisam, pa vidu arī es savā Latvijā. Tādu es redzu Latviju. Mana laimes zvaigzne vienmēr virs Latvijas. Šeit ir manas mājas, ģimene, draugi, skola un skolotāji. Šeit ir mana vieta. Tik un tā. Lai skan muzikāls sveiciens ikvienam, kas daudz dara, lai Latvija varētu lepoties ar viņa darbu.
pieliec delnu pie acīm un skaties, līdz pat pēdējiem olim, viss tavs. Neatdod, dzirdi, neatdod, mazo Latviju lielākas nav. Mūsu asinis ir šī zeme, mūsu valsts un brīvā slava. Tādu cilvēku, kā mums ir, tādu pasaulē vairs nav. Mēs patiesi lepojamies, ka Jāņa Eglīša Prēļu valsts ģimnāzijā ir skolotāji, kuri dara no sirds uz sirdi. Tas ieguldījums ir pamanīts un novērtēts ar vislielāko cieņu. Vārds ģimnāzijas direktorei. Kā teica mūsu domas priekšsēdētājs, mūsu skolas nosaukumā ir ievīts vārds godpilns valsts. Vārds, kurā atspoguļojas mūsu skolas saimes darbs. Atbildīgs, apzinīgs, neatlaidīgs. Un īpaši par šī vārda saglabāšanu. Par šī vārda posmi es esmu pateicīga mūsu skolas skolotājiem. Mīļie skolotāji, ik viens no jums dienu no dienas kaldina šī vārda posmi. Bet šodien es vēlos īpaši teikt paldies skolotājiem, kuri šajā gadā mūsu skolas slavu, godu ir nesuši novada valsts līmenī. Un tātad šajā gadā skolotāja Irēna Barone ieguva Nikodema Ranzāna balvu kā izcilākajam latgales skolotājam par ieguldījumu mācību darbā, latgaliskās kultūras un tradīciju kopšanu, nominācijā par radošu un psiholoģiski atbalstošu pieeju mācību procesu organizēšanā. Paldies, skolotāji! Aicinu jūs! Došu visiem mazliet pacietību, jo šogad skolotāja Valentīna Pastare ir ieguvusi Prēļu novada pašvaldības apbalvojumu goda zīme par nopelniem Prēļu novada attīstībā, par ilgadēju darbu un nesautīgu iesaisti izglītības jomas attīstībā. Būtisku ieguldījumu Prēļu novada jauniešu karjeras veiksmes stāstu veidošanā, medicīnas, farmācijas, ķīmijas, dabas zinātņu jomā. Skolotāja goda zīmi saņems svinīgajā pasākumā 18. novembrī, bet iespējams ne visiem mums būs iespējams šajā pasākumā piedalīties. Tāpēc šodien es skolotāju aicinu pie mums priekšā, lai mēs varam pateikties uz skolotāju. Vakar Latvijā bija īpašs notikums. Tikai izvirzīti un godināti Latvijas izcilākie skolotāji, starp kuriem bija mūsējie. Un tātad skolotājs Juris Erts vakar saņēma
Latvijas Universitātes balvu Latvijas gada skolotājs kategorijā Tehnoloģiju skolotājs 2025. Ar aplausiem! Vakar skolotāja Mārīte Lisova ieguva Latvijas Universitātes Latvijas gada skolotāja balvas nominanta titulu kategorijā Dabas zinātņu skolotājs 2025. Paldies jums, mīļie skolotāji! Un tagad es dodu vārdu visiem, kuri vēlas iekļauties un piedalīties sumināšanā. Vārds jums, mīļā saime! Bring it
darbu mīl vairāk par vārdiem. Darbs ir latvieša teikums un dziesma. Vārdus viņš Latvijas tīrumos ir, dziļi Latvijas saknēs iekaļ. Dziesmu virs koku galotnēm ielauž, putni, kur smeldzīs šūko vējām. Lai nākošais priekšsums ir sveiciens mūsu skolotājiem, lai raids dejas solis Annes dejotājiem, deja Rīta darbs. Mēs patiesi lepojamies, ka Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijā ir arī jaunieši, kuri dara no sirds uz sirdi. Tas ieguldījums ir pamanīts un novērtēts ar vislielāko cieņu. Vārds ģimnāzijas direktorai. Cienījamā Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijas saime. Vēlos padalīties ar saviņojošo situāciju, kādu piedzīvoju vakar Latvijas Universitātes pasākumā Latvijas gada skolotājs. Jo šī pasākums tiek organizēts atbalsta sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Šajā pasākumā, protams, es satikos ar mūsu Latvijas Izglītības un zinātnes ministri Daci Melvārdi. Un viņas vārdi, pirms es varēju bilst tālāk kā tikai labdien, cienījamā ministri, viņa teica,
Tad, kad šodien jūsu skolotājs saņēma Latvijas gada skolotāja balvu un izskanēja Jāņa Iglīša Preļvalsts ģimnāzijas vārds, es sēdēju un domāju, es tajā skolā biju pavasarī. Un es tagad, kad esmu Latvijā, tiekos ar citu skolu pārstāvjiem, ar jomas pārstāvjiem, bieži pieminu jūsu skolu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa saka, es pirmo reizi sastapos ar tik domājošiem, viediem jauniešiem. Viņi patiešām no sirds izteica šos vārdus. Viņi teica, jūs esat lieliski. Un par to es jums gribu pateikt. Sirsnīgi paldies. Es viņai teicu, es no pirmās dienas zināju, kad atnācu, ka šeit ir fantastiski, neaprakstām jaunieši. Tie ir tie, kuru rokās var atdot Latvijas likteni. Bet šodien šajā svētku pasākumā es vēlos īpaši sumināt un uzteikt tos jauniešus, kuru darbs ir īpaši atzīmēts Prēļu novadā un Līvānu novadā. Un tātad šogad Prēļu novada pašvaldībā jauniešu gada balvas pasākumā atzinības rakstu nominācijā Gada talants par izcilu sniegumu, radošumu un panākumiem, kas veicina Prēļu novada atpazīstamību un iedvesmo citus jauniešus, ir saņēmuši 2 Jāņa Iglīša Preļvalsts ģimnāzijas audzēkņi. Un tie ir Beāte Cirša ar aplausiem. Nominācijā Gada talants atzinības rakstu saņēma Ērika Some. Prēļu novada pašvaldības atzinības rakstu Prēļu novada jaunieša gada balva 2025 nominācijā Gada jaunietis 2025 atzinības rakstu saņēma par aktīvu līdzdalību un iniciatīvu jaunatnes politikas īstenošanā, iedvesmojot citus un veicinot Prēļu novada attīstību un atpazīstamību, saņēma Romija Estere Trizna. Atzinības rakstu Gada jaunietis 2025 saņēma Amanda Reliņa. Prēļu novada pašvaldības atzinības rakstu Prēļu novada jaunieša gadas balva 2025 nominācijā Gada brīvprātīgais par nesautīgu darbu un ieguldījumu sabiedrības labā, veicinot kopienas saliedētību un jauniešu izaugsmi Prēļu novadā, saņēma Katrīna Šņepste. Novembrī Līvānu novada pašvaldības apbalvojumu atzinības raksts nominācijā Gada jaunietis par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, sasniegumiem sociālā izglītības, kultūras, sporta un tautsaimniecības jomā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, kā arī pozitīva novada tēla veidošanu, darbojoties kā Līvānu novada jauniešu domas pārstāvim, saņems Aleksandrs Isajevs.
aicinu pievienoties sveicējus, kuri vēlas izteikt atzinības vārdus. Paldies jums, jaunieši! Nezinu, vai apzināties vai nē, bet jūs mums, skolotājiem, ar savu darbu un attieksmi dodat spārnus un mācat mūs lidot. Paldies jums, mīļie! Kur mīt spēks, kas pacels mūs, vai nezināt, tie esat jūs? Es jūtu, ir jānotur sevī rudens košākā deja, kad lapas un pīlādes spēlēs vējā. Manuprāt, rudens košākā deja ir atmiņas par košo vasaru, jo tieši tās iekrāso rudeni. Manuprāt, rudens košākā dēļ ir par labi padarīto darbu, jo tas sniedz gandarījumu un prieku. Lai nākošie priekšnesumi ir sveiciens mūsu jauniešiem, lai raids dejas solis danceriem, deja rullāti un sudmaliņas. Ja tev sirdīs,
ka puiši ir lepni un stipri kā ozoli, bet meitas skaistas kā liepas. Cik vareni un lēni smaržo liepas, kā kubu mākonis, kā bezgalība zila, to ziedu smarža, dzeltenīgi pilna, to saujā tvert un visais divās sapīt. Dzeltenos, liepu ziedos dos bites, uz melderiem sēdz pāris. Es guļu un lūkojos debesīs, visapkārt ir saule un Dievs. Lai raids dejas solis Annas dejotājiem, deja man uzauga kupla liepa. Nedzirdēsies ikdienas dūkoņa, kur mākoņi neaizsegs sauli. Tur, tikai tur, pie tās zilās, dievišķās skaidrībās. Tas jau tāds kārtīgs saimnieks, vai vēl pagaidām brašs saimniekdēls. Un tas brašais saimniekdēls no augstā pakalna ierauga meitas, vairākas, laiskas un čaklas. Kuras jums paprāta? Lai raids dejas solis danceriem, deja laiskā meita un 3 mosiņas. Laiska saka, gulēdām man dievītis nepalīdz. Laiska saka, gulēdām man dievītis
ka saka gulēdama, man neviens nepalīdz. Laiks, ka saka gulēdama, man neviens nepalīdz. Cēlies, laiks, ka strādā darbu, gan dievīgs palīdzēs. Cēlies, laiks, ka strādā darbu, gan dievīgs palīdzēs.
Mums ir lauki, meži, noras, rokas pulsnā sastrādātas. Mums ir prāts un stipra griba. Varam mēs un gribēt darīt. Savu zemi sevī turēt. Arī dziesmā ir spēks savu zemi turēt. Spēks, kas vieno un stiprina. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Savā vietā, te un tagad, skanēs mana dziesma. Ar savu rotu rotā Latviju, ikvienu latvieti
kas elpo dzīves. Pār mūsu zemi lido gaismas blīvs, ar savu gaismu rotā Latvija. Es brīnos par mākoņiem Latvijā, cik skaisti tie pāri mums liecas un ietīm plāzmainā mirdzumā, gan mājas, gan pakalnus tiecas. Es brīnos par debesīm Latvijā, cik dzidri tās staro un silti un ietver tik dīvainā atspulgā ik dzimtenes pelēko smilti. Un reizēm tādīs pavīd straujais priekšmets. Es Dievam pateicos par to, ka piedzimt lemts bija man Latvijā.
kur mani katru vakaru vējš miegā ieejā. Vienosimies kopīgā dziesmā, kopīgā lūkšanā manai tautai. Mēs esam stipri un izturīgi. Tikai pašu rokās ir sevi un savu zemi slavēt. Sliktos vārdus turot ciet. Es mīlu tevi, Latvija! Tev par pilsoni pasaule nedaru. Kaut man kabatā pases un kartes, jo es zinu, ka jābūt man Latvijā. Septembrī, novembrī, martā. Jo bez manis tur lasdas neziedēs, jo bez manis
savus pekaiņiem pekas, jo bez manis svecītes krastmalā vēji nopūtīs. Tādas būs pasaulīt sekas. Gods man un jums dzīvot Latvijā, un mums jābūt kopā, un Latvija jāsauc par savu zemi.
tevzeme, krusta dūrienā, iešūts pie manas mēles, un lokās, kā ceļš, no kura nogriezties nevar. Te viss tik pazīstams, ne man te ceļu prasīt, no pavārdiem kā smarža tvanīga. Guļ zemē āboli, tik daudz, ka nesalasīt, un tēvu valoda bez tūkiem skanīga. Latvi, lepni caur galvu, nav līdzīga tev tavā gribā, darbā, dziesmā, slavā un likumā. Nav līdzīga dzimtai valodai, neviena cita. Tā skan mīļi, skaisti un sirsnīgi. No sirds uz sirdi var runāt dzimtajā valodā. Made us feel
Paldies par kopā būšanu te Jāņa Eglīša Preļu valsts ģimnāzijas koncertā. Piemini Latviju, Latviju, ik stundas, ik brīdi, labās un ļaunās dienās, bet jo sevišķi, kad tev labi klājas. Piemini Latviju, ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies. Tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. Vēlēsim savai zemītei, Latvijai, saules mūžu, lai mums visiem skaisti valsts dzimšanas dienas svētki. Es vēlos izteikt sirsnīgi paldies par neaizmirstamo saviļojumu, kādu jūs šodien dāvājat mums. Un es zinu, ka, lai tāds skaistums varētu notikt, ir jāpieliek nemazums pūļu. Un gribu pateikt katram, kurš šodien jūs skatojas, sirsnīgi paldies visu mūsu vārdā. Bet īpašu paldies gribu pateikt skolotājiem, uz kuru pleciem bija šī fantastiskā pasākuma organizēšana. Vēlos pateikt paldies mūsu mūzikas skaņu virspavēlniekiem. Un tie ir skolotāja Juta Kondalniecē. Aplausi! Skolotājs Dīdzis Vanants. Raita Deju Sūļu virspavēlnieki Ilze Broka. Skolotāja Anete Haritoneva. Vēlos pateikt paldies skolotāji Irēnai Baronei par līdzdalību scenārijā. Skolotāja Irēna. Skolotāja Irēna Vēlos pateikt sirsnīgi paldies skolotāja Elitai Gribelei par noformējumu. Paldies, Elita! Un īpašu paldies vēlos pateikt skolotājai, vietniecei Rutai Ļaksei. Rutiņa! Es arī teiktu, ka šajā laikā, pēdējā mēneša laikā, Ruta ir īpaši rūpējusies par mūsu, kā līderi saka, ik pēc brīdiņa mums ir jārūpējas par emocionālo banku, ir tāda lieta. Un tas skolotāja Ruta ir patiešām ieguldījusi mūsu emocionālajā bankā milzīgu artavu ir ieguldījusi, jo viņa ir tas, kura palīdzēja un principā radīja ietērpa skolotāju darbus, sūtot mūsu nominantu aprakstus, motivācijas vēstules par viņiem. Un lai mūsu skolotāji patiešām
vārdi viņu skanētu visās nominācijās, gan Latvijas gada skolotājiem, gan Nikadama Rancāna balvas ieguvējiem, gan Preļu novada pašvaldības balvas ieguvējiem. Ruta ir tas cilvēks, kurš palīdzēja šim visam tapt. Paldies, Ruta, vēlreiz. Sirsnīgi paldies. Un visbeidzot, jauku mūsu dzimtenes svētku nedēļu. Paldies jums, mīļie!